Dziednieks Mairis Virsis. Dzimis 1972. gada 22. aprīlī Valmierā, apguvis mācību kursu pieaugušo neformālās izglītības kompleksajā programmā runās, taro, astroloģijā, numeroloģijā, dziedniecībā, litoezotērikā, kabalā, bioenerģētikā un kosmoenergo aizsardzībā, kā arī Taizemes tradicionālās medicīnas kursā. Cilvēki nepievērš uzmanību ļoti daudz un ļoti bieži pirms nepievērš uzmanību enerģētikai kā tādai. Jo cilvēka enerģētiskais ķermenis ir būtiskāks cilvēka sastāvdaļa, kas vada visu fizisko cilvēku ķermeni. Un visas šīs lietas pakāpeniski, jebkurā gadījumā, īsākā vai garākā laika posmā pāries tādā fragmentā. Cilvēka smadzenes un cilvēka būtība ir tik daudz attīstīta, ka pat cilvēki par visu brīdina. Bet mēs esam no visa tā tik tālu, ka mēs sevī nemākam ieklausīties. Cilvēku par visu vienmēr brīdina. Vienreiz pieklauvē, otrais pieklauvē, bet mēs jau nedzirdam. Mums ir svarīga sociālā dzīve, mums ir svarīga nauda, mums ir svarīga ģimene, mums ir svarīgi tas. Sevi atstājot novārtā. Jāieklausās ir pirmām kārtām sevi. Un tikai tad tu vari iet tālāk. Tad, kad tu esi sakārtots, kad tevī viss ir kārtībā. Un tad tas nesīs augļus būtiski, fiziski un arī ķermeniski. Katram cilvēkam ir šāda būtība individuāla. Nav tāda gramatika, nav tāda faktoriski kaut kāda nolikta schēma, pēc kā mēs varam tagad strādāt. Pats galvenais cilvēkam ir ticība sev. Pati galvenā enerģētiskā forma ir ticība sev. Un ja cilvēks zaudē šo ticību sev, viņam ir jāsāk meklēt un uzmeklēt dziednieki, raganas, būri, vienalga, kas viņam var no malas palīdzēt, dot šo soli tik tālāk un noticēt atpakaļ sev. Tāpēc jau pati galvenā cilvēka forma, ko dod baznīca, ko dod cilvēks, ko dod ezotēriķis, ko dod ragana, ir tas, ka cilvēkam ir jābūt ticībai sev. Ja viņš netic sev, viņš nevar ticēt nevienam. Viņš nevar ticēt ne Dievam, ne Sātanam. Un viņš arī nav vajadzīgs nevienam, ne otram. Pati galvenā forma un katra galvenā būtība ir ticēt sev un iet uz priekšu. Un nekad neapstāties.